Es esmu Indra Leonova, cilvēku kapitāla attīstības departamenta direktore. Principā mēs ar analītikas dienestu, varētu teikt, strādājam roku rokās. Varētu teikt, ka analītika tas ir mūsu atbalsta personāls, arī tieši mūsu politikas īstenošanā. Tāpēc arī iesākumā gribētu teikt lielu paldies Normundam un visam analītikas dienestam par šīm te aktualizētajām vidējā ilgtermiņa darba tirgus prognozēm, kuras, protams, mēs ņemam vērā un mums ir aktuāls arī izstrādājot tieši cilvēku kapitāla attīstības stratēģiju. Kā jau arī Dace teica, šīs dienas mērķis nebūs detalizēti tātad iet stratēģijas dziļumā, ja par stratēģiju mēs arī daudz un plaši esam jau runājuši, stāstījuši, uzstājušies. Šobrīd arī varētu teikt, ka stratēģija ir izstrādes finiša taisnē. Līdz ar to es vairāk gribētu vērst uz tādu nelielu refleksiju attiecībā uz tām Normunda darba tirgus prognozēm un kāda tad mums ir strateģiskās redzējums, strateģiskās vīzija un virzieni, pie kuriem mēs strādājam. Tātad cilvēku kapitāla attīstības stratēģijā mums vadoties pēc šīm te vidējā ilgtermiņa darba tirgus prognozēm joprojām ir identificēti pieci rīcības virzieni, tātad, kas risina šīs darba tirgus problēmas. Tātad pirmais, kā jau arī dati mums rādīja, jums ir tātad jāstrādā pie formālās izglītības un STEM prasmu uzlabošanas. Tātad šeit ir dažādi pasākumi tieši, kā veicināt šīs STEM zināšanas, gan skolēnu vidū, tātad popularizējot, tāpat arī atbalsta materiālu izstrādi pedagogiem tieši tātad šajās konkrētajās jomās mācību materiālu pielietošanā. Tāpat arī dažādi finansiāli atbalsti un tātad šo te STEM prasmju popularizēšana un izaugsme. Tāpat arī viens no svarīgākajiem aspektiem, ko arī parādīja šīs darba tirgus prognozes, saistās ar IKT speciālistu trūkumu. Un šeit arī vēlreiz gribētu arī atkārtoties arī tas, ko Normands teica, ka principā tas jaunums, ar ko mēs arī saskaramies, un tas, diemžēl, būs arī neizbēgams, tātad darba tirgu būs šis mākslīgais intelekts. Jā, mums ir noteikti IKT speciālistu liels iztrūkums, taču daļa no tiem mēs, protams, ka varam aizstāt arī mākslīgā intelekta radītām tehnoloģijām, kuras tātad šo te speciālistu iztrūkumu varētu arī nākotnē mazināt. Noteikti svarīgs virziens, un varētu teikt, ka viens no tādiem arī pat, es teiktu, centrālajiem virzieniem ir darba tirgus paplašināšanas jautājumi, jo, kā arī dzirdējāt, mums trūkst kvalificēta darba spēka. Tas gan saistīts ar nepietiekošām prasmēm, gan arī lielu tātad šo te, varētu teikt, iekšējā darba tirgus rezervi, kuri ir ekonomiski neaktīvi un kuras būtu vēl iespēja tātad atgriezt šajā te darba tirgu. Protams, tas arī risinām šīs te demogrāfijas izaicinājumus un novecošanās tendences. Tur tātad mēs arī plānojam gan plašu atbalstu pasākums, tie būtu gan mobilitātes veicināšanai, gan ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu motivāciju, iesaist darba tirgu, gan arī visi izaicinājumi, kas saistīti ar darba spēku novecošanos un veselīgu darba vidas nodrošināšanu. Protams, daudz arī tiek runāts par šīm neatbilstošajām prasmēm, par to, ka mums nākotnē noteikti būs nepieciešams pārkvalificēties, mainīt nodarbošanos, tāpēc arī viens no tātad stratēģijā identificētajiem virzieniem ir šī pieaugušo izglītības piedāvājums, kvalitāte un prasmes. Šeit tas centrālais uzsvers tiek likts uz vienotu valsts pasūtījumu veidošanu tieši iedzīvotāju kvalifikācijas celšanā un pārkvalifikācijā, arī digitālo prasmu attīstībā, jo, diemžēl, Latvijā šie rādītāji ir salīdzinoši zemi, un, principā, ja mēs arī gribam runāt par kaut kādām attīstībām un, teiksim, darba vidas maiņu, tad, protams, ka mums ir jāsāk ar pamat digitālo prasmju uzlabošanu. Tad, protams, kad
Protams, ka visi šos pasākumu kopums, ko mēs arī plānojam īstenot, tas droši vien neatrasinās arī visas tās problēmas, ar kurām šobrīd mēs saskaramies. Tāpēc mums ir jādomā arī par tātad ārējo resursu, kas ir tieši tā kvalificēta darba spēka piesaiste no ārvalstīm. Šeit uzreiz arī gribētu minēt, ka tas nav tas, uz ko mēs koncentrējamies, bet, protams, ka tas ir neizbēgami vismaz, lai tātad īstermiņā risinām šīs darba spēka problēmas. Tur mēs arī plānojam tātad īpašs atbalsta pasākums, jeb imigrācijas procesa pilnveids mehānismu nodrošināšanu tieši augstu kvalificētu darba spēku piesaistē, kas būtu šis zaļais koridors kopprātīgajiem uzņēmumiem. Tāpat arī liels akcents uzsvars tiek likts uz ārvalstu studentu un ārvalstu talantu piesaisti Latvijai. Respektīvi, mums ir svarīgs arī investīcijas, kas ienāk Latvijā, un, protams, augstu kvalificēts darba spēks, jo kvalificēts darba spēks mūsu nav pašmērķis. Ja? Un visbeidzot arī gribētu minēt, kā pēdējo virzienu, tas ir atbalsta pasākumu uzņēmīgumam. Šeit arī mums tiek plānotas atbalsta programmas tieši uzņēmumu darbinieku digitālo prasmju attīstībai, tāpat arī nozara vajadzībās valstīs izglītības nodrošināšanai un tehnoloģisko risinājumu ieviešanai. Tā kā, jā, paldies par uzmanību. Tas arī principā no manas puses būtu viss. Cerams, ka mums visiem kopā arī izdosies mūsu darba tirgu situāciju uzlabot. Paldies!